Sveiki, mīļie! Es esmu klāt ar savu nākamo video. Ir bijusi tāda pauzīte neliela, bet šoreiz es gan gribu runāt vairāk kā skolotāja. Es esmu Sandra Daneberga Eriksone, vēdiskās mākslas skolotāja, valodu skolotāja un arī bioenerģētiķis. Bet es gribu šo te skolas un skolas bērnu tēmu pagriezt mazlietiņ tā, arī paraudzīties uz to no ezotērikas viedokļu, no tā, uz kurieni mēs tagad visi tā skaisti veļamies. Un lieta ir tāda, ka es mācu privāti valodas, gan angļu valodu, tiem, kam vajag, gan zviedru valodu, jo galu galā tur nodzīvot 20 gadi, un es esmu filologs pēc savas izglītības, un arī, protams, es mācu latviešu valodu. Latviešu valodu latviski nerunājošiem cilvēkiem, jeb sliktāk runājošiem. Un mani ļoti satrauc šī te problēma, kas patiesībā ir visam apakšā. Un lieta ir tāda, ka man ir vairākas reizes bijusi saskara ar cilvēkiem, kas pirmās nodarbības laikā vienkārši apraudās. Tāpēc, ka viņi ir nobijušies, viņi baidās kļūdīties, jo dažreiz, kad viņi ir kaut ko teikuši, ir saņēmuši ļoti nievājošu attieksmi. Un runa ir par to, jā, protams, Latvijā jārunā latviski. Par to vispār tas nav apspriežams nekādā veidā. Bet šis te naids, kas ir ļoti daudzos latviešos pret krievu tautības cilvēkiem, ir vienkārši neizmērojams. Un es reizēm domāju, kas notiek, kāpēc tā notiek. Vai tiešām mums nepietiek problēmu jau tā, kad mēs beidzot savu negatīvo attieksmi mainīsim kaut cik, jo mēs nevaram ļaunumu izskaust ar ļaunumu nekādā veidā. Bet patiesībā, kāpēc es tieši šo video gribēju veidot, bija tas fakts, par ko ļoti daudzās ģimenēs klusē, kur cilvēki kaut kādā veidā cenšas ar to tikt galā, bet fakts ir tāds, ka man ir viens skolnieciņš, kas tagad ir 6. klasē, ļoti gudrs puisīts, bet viņš ir gājis krievu klasē, un šī krievu klasīte tiek likvidēta, un viņš ir iemests latviešu plūsmā, un pilnīgi viss ir latviski, arī latviešu valoda, visa šī smagā programma, kas nav viņa dzimtajā valodā. Un mans lielais jautājums ir par to, patiesībā, vai tas ir apzināti tā darīts, lai krieviski runājošiem cilvēkiem, ģimenē, kam dzimtā valoda ir krievu valoda, kas ir piedzimuši šeit Latvijā, bet viņiem dzimtā valoda ir krievu valoda, sarežģīt mācību programmu, mācību apguve līdz tādam līmenim, lai viņi sāktu ienīst šo valsti, šo latviešu valodu. Vai tas ir darīts apzināti, jeb vienkārši nezināšanas dēļ? Jo man patiešām šis ārkārtīgi satrauc, jo es jau to redzu ne tikai kā pedagogs, kad es strādāju šo bērnu individuāli, bet es to vienkārši redzu tīri tā dziļāk, kas notiks pēc tam. Jā. Un ne tikai krievu tautības bērniem tiek psihe grauta, un viņi jūtās slikti, šajā te pārejas posmā. Jā, protams, ir bērni, kam ir valoda apgūt daudz vieglāk. Ir bērni, kur ir jauktās laulībās, kur varbūt šī problēma nav tik liela. Bet ir bērni, kas ir piedzimuši pie krieviski runājošiem vecākiem. Un, teiksim, šo te dīvaino attieksmi es arī sajūtu Zviedrijā, kad es uz Zviedriju aizbraucu ar saviem 3 bērniem. Un jā, es ļoti ātri mācījos zviedru valodu. Es sapratu, ka man viņa noteikti ir jāapgūst, bērni gāja zviedru skolā. Bet šie te interesantie jautājumi, kas tika uzdot no vietējo cilvēku puses, vai tu ar saviem bērniem runā zviedriski mājās? Protams, es ar saviem bērniem mājās runāju latviski. Jā, tā ir mūsu dzimtā valoda. Un tieši tāpēc viņi vēl aizvien, kaut arī viņi dzīvo Zviedrijā, viņi visi runā latviski un lasa latviski un zina par to, kas notiek Latvijā. Bet tātad tiek
manuprāt, ar visiem šiem te dīvainiem lēmumiem, arī ar skolu 2030, tiek pieļautas ārkārtīgi lielas kļūdas sabiedrības izveidē uz priekšu, jo atcerēsimies to, kā tie bērni, kas tagad ir bērni, viņi mūs kops, kad mēs būsim slimi un nevarīgi. Un ko mēs viņiem iemācam? Mēs viņiem iemācam ienīst, mēs viņiem iemācam, ka uzvar tas, kuram ir asākie elkoņi vai biezākais naudas maks. Jo šī te attieksme, kas veidojās, kas šobrīd vēl ir tāda klusa un nemanāma, jo cilvēki vienkārši ir apstulbuši un cenšas kaut kādā veidā šo situāciju risināt. Es domāju, krieviski runājošie cilvēki, ja? Bet, un tādu ir diezgan daudz, bet saprotiet to, ka pieņemt šādus lēmumus, kas viņus pieņem, kas paraksta šīs te jaunās izglītības programmas, jā, kas, manuprāt, teiksim, jūs to skatos kā filologs un kā cilvēks, kas ir patstāvīgi. Labi, es esmu gājusi kaut kādos kursos, ja apguvusi vēl vienu svešvalodu, diezgan labā līmenī, jā, zviedriski, kas runāja brīvi. Un tad, kad es tā domāju, kas ir nepieciešams tam, lai iemācītos valodu, jā, cik augstu tai latiņai ir jābūt, lai mēs varētu pateikt, jā, šis cilvēks to prot, vai cik zemu viņai ir jābūt. Jo, manuprāt, tas, kas tiek prasīts tagad 6. klases programmā, krieviski runājošam bērnam, lai to apgūtu, jā, to visu var iemācīties, to var apgūt, jā, bet cik tas ir veselīgi, kādā veidā tas notiek. Un tagad varbūt pat nemaz nerunājot par krievvalodīgajiem, kam ir grūti apgūt, jo latviešu valoda ir viena no grūtākajām valodām. To nemaz nevar salīdzināt ne ar zviedru, ne ar angļu valodām, ko es protu. Bet kaut vai par to, ar kādu enerģiju mēs daram šos te darbus. Cik tajā ir atvērtības, cik tajā ir mīlestības, un cik mēs to daram ar sakostiem zobiem. Cik vispār kāda enerģija ir skolās. Jā, par to pašu mobbingu skolās runājot, pārdarīšanu bērniem, kas notiek skolotājiem bieži aiz muguras, ko skolotājs nemaz nemana. Kāpēc šī enerģija tur ir? Kāpēc? Jā, tāpēc, ka šī enerģija vienkārši ir gaisā. Bērni nāk no tām ģimenēm, no kurām viņi nāk, un runā tieši to, ko runā mājās. Un mēs visi gribam dzīvot labākā valstī, sakoptākā, skaistākā, kur būtu vieglāk, kur būtu labāk. Bet ko mēs darām ar saviem bērniem? Ko mēs darām jauno paudzi? Kādi lēmumi tiek pieņemti? Ko mēs viņiem mācām? Lūk, tāds ir mans šīs dienas sāpīgais jautājums.